Es varēju būt kā piemērs, kas parāda to, ka vēzis īsti nešķiro cilvēkus, un viņš var būt arī sportiskiem cilvēkiem, nesmēķētājiem, bez liekā svara un tā, bez tiem klasiskajiem riska faktoriem. Es esmu Irēna. Es atklāju vēzi 2022. gadā, 0. stadijā. Es atklāju vēzi mājās, dušā, tobrīd vēl nezinot, kas tas ir. Un praktiski momentā arī pieteicos pie ārsta, jo man gribējās ātrāk uzzināt un saprast, kas ar mani notiek. Smagākais moments bija tad, kad es sapratu, ka man ir vēzis 0. stadijā, bet man vienalga būs mastektomija. Man liekas, ka Latvijā cilvēkiem nevajadzētu baidīties runāt par to, jo tas nav nekas apkaunojošs, tas nav nekas arī traģisks. Bieži vien tas ir ārstējams. Tad, kad es uzzināju savu diagnozi, es gribēju atrast kādu cilvēku, kurš ir gājis tam cauri. Un es pēkšņi sapratu, ka no mana draugu loka praktiski es nevienu nezinu. Un tikai tad, kad man stāsts kļuva publisks, tad sāka cilvēki nākt no skapja. Un ziniet, kā vēzis kaut ko paņem, bet vēzis arī kaut ko iedod. Es arī ļoti sapratu, cik mums ir limitēts laiks, un ka visu to, ko tu gribi izdarīt, tas tev jādara tagad, tūlīt, neatliekot uz vasaru, nākošo gadu. Rozā vilciens man palīdzēja ar fizioterapeitu nodarbībām, kas man bija ļoti svarīgi. Sievietēm es ieteiktu, tomēr, ja liekas, ka kaut kas nav kārtībā, bet visi saka, ka gan jau būs labi, vienalga aiziet labāk pārbaudīties, labāk lieku reizi aiziet pie ārsta, nekā vēlāk attapties ar jau kaut kādu lielāku stadiju.